8. gads, kopš es tā kā sāku, bet aktīvi tie būs kaut kādi 5-6 gadi. Tad pirms tiem 7-8 gadiem es vienkārši nejauši televīzijā ieraudzīju Ritma institūta reklāmu, mācies par DJ, man vispār likās, ka DJs tā ir tāda dzīves skola, tas kā tetovētājiem, kad nevis viņi iet mācīties, bet atrod kādu tur guru, tad pie viņa mācās un tad izmācās tās patstāvīgās vietas, kas DJ valodā ir rezidenta vietas, rezidenta klubi. Esmu bijusi Madhouse gandrīz 2 gadus rezidenta DJs Dīstā klubā, Kubā. Šobrīd tā kā rezidēju radiobārā. Un ir 2 rezidenta vietas, kas ir vairāk ne klubi, bet vairāk kā kazino. 4. 5. 6. praktiski tās ir sadalītas starp šīm vietām šobrīd. Vēl paralēli, protams, notiek ir kaut kādi citas vietas, korporatīvie pasākumi. Vasarā tie ir festivāli. Es varu savienot roku ar popu, R&B, hausu, bet ieliekot visu izveidojot tā, ka tas diezgan organiski izklausās. Viss DJs meitene, tas tā, pašā sākumā tas ir tā, tie jautājumi, DJs meitene, kā tas tā var būt? Tas ir eksotika vai kaut kā. Vai arī, teiksim, piemēram, izteikumu, es pirmoreiz redzu DJ meiteni, un tik labi spēlē. Tas tāds apmēram tā kā programmētājs meitene vai viegli, ņemot vērā, ka man pamatdarbs ir tomēr dizains ikdienā, plus man pamatdarbs ir 2 meitu māmiņa, laika plānošana, kas ir to, ko es varu pateikt, kad tiešām man ir, teiksim, 2 mēneši kā minimums uz priekšu, kā arī, teiksim, piemēram, kaut kādu korporatīvo pasākumu, kas jaunais gads Ziemassvētki un jūlijas augusta kāršu sezona. Es jau zinu, ko es darīšu kad. Tāpēc, teiksim, piemēram, viņš ļoti plānoja to laiku. Ja, protams, tas nebūtu iespējams, tāpēc paldies vīram par atbalstu, kā sanāk, plus mīnus ok, jā, bet ko var arī, teiksim, secināt to, kad es, zinām, mērā arī bērniem esmu kā algas, vecākai meitai, protams, viņi arī grib strādāt to, ko mamma strādā. Es arī spēlēju savus 6-7 stundas, es visas šīs stundas dejoju. Man nevajag iet uz kaut kādām aerobikām un tā tālāk, jo tāpēc, ka es visas šīs 3 dienas, 4. 5. 6. es kā minimums 6 stundas dejoju. Protams, tur nav tā, ka es tur lecu uz galdu, bet tāpatās tā ir kustība ritmā. Tu tāpatās spēlējot, sāc dzīvot to muzikālu, tu jau arī pats, kā saka, pakļaujies tai mūzikai un arī to savu enerģiju atdot publikai. Ja tās labas kapsas plus formāts ir bijis atbilstošs un ir paticis apmeklētājiem labas atsauksmes, tas ir galvenais rezultāts tam DJ darbam. Kāpēc DJ vienu aicina un citus nē? Tāpēc, kad viens jūt, kurā mirklī vajag uzlikt šo melodiju, kurā mirklī vajag uzlikt to, kurā mirklī vajag tautu, uzskačāt, ka viņi ir traki, dejo un tā tālāk, kurā mirklī to tautu vajag nomierināt. Nav labs DJs, kas spēlē šitā mūziku, spēlē tik šausmīgi, viņam patīk, viņš uz tevi neskatās, vispār ar publiku nestrādā un tā tālāk. Tas tāpatās ir komunikācija ar publiku, caur mūziku, caur emocijām. Ja tev ir, teiksim, līdz 6 jāspēlē, tev ir jāvalk, tev ir jātaisa tās kombinācijas un ļoti uzmanīgi ir jāizvēlās gabali. Jo, teiksim, ar vienu muzikālu gabalu tur izdarīt tā, ka cilvēki vienkārši aiziet mājās. Lai gan viņi varbūt jau 4 gribēja iet, bet viņi ir palikuši, dejojuši, tāpēc, ka viņus ir kaut kas piesaistījis. Parasti vispār DJs ir vainīgs. Jā, par to nestrādā DJs vainīgs, ja DJiem ir pasūtīta kaut kāda gabals vai izprasīts un tā tālāk, un DJs saka, nē, bet lūdzu uzliec. Un DJs uzliek, un viss aiziet, un arī tas, kas lūdza nedejo, DJs ir vainīgs. Tas DJs nedeg gaisma, DJs ir vainīgs. Tāpēc ir tā, ka uz to DJ, viņš ir tas, kas tajā vakarā ir tas dievs vadītājs, jo uz viņu visi skatās. Klubā tu ieej un tev patīk tur atrasties, citā klubā tu ieej jūties kā mucā, un citā klubā ir pārgrieztas skaņas tā, ka tu pat sarunāties nav iespējams, to aizēj mājās, tev kakls sāp, bet tu domā, kāpēc man kakls sāp, īstenībā tu visu vakarā kliedzi vienkārši. Tas ir būtībā, tas arī ir
ar to strādā DJ, ar to skaņotāji, gaismotāji, bārmeņi un viss. Un būtībā tas ir visi ar tevi nabaga apmeklētāji, kurš pēc iespējas laimīgāks aiziet mājās, visi ar tevi strādā. Bārs, izklaides, visas nozares, viņas ir, varētu teikt, arī diezgan slidenes tādā ziņā, jo tur ir alkohols, klubos ir arī kaut kādas narkotikas, tā ir nauda. Pirmkārt, tur ir skaļi, tur ļoti daudz vilinājumu ir citu cilvēku skatieni, sarunas un tā tālāk. Tad tu gribi vienkārši atpūsties. Un, lai tu atpūsties varētu, tu gribi dzirdēt kaut ko pazīstamu, tu gribi baurot vai dziedāt līdzi, vai arī dejot, ja tu nemāki dejot, tad pazīstamai mūzikai līdzi dejot ir daudz vieglāk. Jo tāpēc, ka visi kratās, visi kaut kā kustās. Criss Cross, Jump vai House of Pain. Šīs dziesmas, būtībā tās ir tās klasiskās dziesmas, kuras tu vari remiksēt vai klasiskā izpildījumā spēlēt, viņas vienmēr aizies. Tāpat tās leģenda dziesma I Love Rock and Roll. Tu vari spēlēt jebkurā versijā. Cilvēks, kas sēdējis malā, viņš piecelsies kājās. Ja no tādiem mūsdienīgajiem, tad viena no grupām, kas praktiski vienmēr ir atpazīstama un ļoti labi publikā uztvertā, ir Black Eyed Peas. Citi var teikt, varbūt arī, ka tas ir no populārās mūzikas gala, bet jebkurā gadījumā viņu mūzikā un kompozīcijās ir kaut kas tāds, kas uzrunā visus. Šīs kompozīcijas ir tādas, kuras ir tādas, kas tā kā glābē kompozīcijas. Ja tu jūti, ka pasākums iet tā kā vai cilvēki tā kā saguruši un tā, var uzlikt un viņas aizies. Modē visi šie te dubstepi un tā tālāk, bet konkrēti man ir tā, ka man īpaši nepārāk. Man, teiksim, varbūt es dubstepu kaut kādus elementus, dažās kompozīcijās var izmantot, bet kā pamatstils, es viņu kaut kā, laikam, droši vien līdz galam nesaprotu. Pozitīvākā manā uzskatē mūzika ir soulful mūzika. Vislabāk piestāvošā vasarai. Ļoti gaidu vasaru, ļoti gaidu kaut kādas vasaras ballītes un soulful house, latino kaut kā. Mums vispār, teiksim, tā kluba dzīve, teiksim, atšķirībā no vecās Eiropas vai vispār Eiropas, tas kā tās Spāņu un tā tālāk klubiem, viņi tusējas, ballējas līdz 1. Mums ap 1, 2 tikai sākas. Jo mums ir tās tradīcijas, ka būtībā bieži vien liekas vispār, ka līdz 1 nav jēgas to klubu vērt vaļā, jo mums visaktīvākais tusiņš ir tukšs, vienos atnāk bars, viņi ballējās, viņi trakojās, viņi kokteilīšus dzer un dejo un ārdās, un 3 ājās. Un tad ir kaut kāda publika, kas no 4 līdz 6 paliek, bet viņi jau ir ar viņiem ir jau jāstrādā. No 1 līdz 3 būtībā tas ir grūvs, ko tu uzķer un tur aiziet un visi dejo. Un ārzemē bieži, kā jūs varat tik ilgi ballēties? Būtībā jāstrādā ar muzikālo materiālu. Tas nav tā, ka tu esi savā dzīvē uztaisījis vienu playlistu un viņi spēlē. Būtībā es ar mūziku, vispār kā tādu mūzikas materiālu atlasīšanu, šķirošanu, tas ir, labi ne katru dienu, bet nedēļā tas ir 1, 2 dienas, tas ir obligāti. Ja, ka tu, teiksim, pārskati, kas ir jauns, kas ir tāds, ko tu vairs sen nespēlē. Mums Latvijā par DJiem ir tā, ka mums DJs 3-5 gados tas ir vecs. Mums vispār 3-5 gadīgi cilvēkiem skaitās vecs. Tas ir tā, ko viņi dara klubos, vispār nav saprotams. Ja. Lai gan, teiksim, piemēram, pasaulē tas ir ļoti normāli, 40-45 gadi, citi varbūt tikai sāk. Un nav vispār kādi jautājumi pilni pāri cilvēkiem ar 40-50 gadiem. Un viņiem tā kultūra jau tāda veidojusies, kas mums ir tā kā, varbūt arī mūsu paudze vai nākošā uzsvers normāli, bet tāds ierosinājums būtu varbūt, gribētos beidzot, ka meitenes DJs varbūt uztver nopietnāk. Ne tikai kā skaista meiteni, kas kustās, dejo un spēlē kaut kādu mūziku, bet tas, ka tas ir normāli, kad ja tev patīk tā mūzika, tu dzirdi, tu dejo, un pēc tam tu aiziet paskaties, kas spēlē, ka tev nav pārsteigums, meitene, un vēl spēlē, un vēl tik labi,
bet kad, es zinu, šitas ir foršs DJs, vienalga, tas ir viņa personība, viņa vai kā, bet tas ir DJs, vies manā mājaslapā, Cimo.lv, ir sadaļa DJ Cimo, un tur ir visi daturi, kuros es uzstājos, kurās vietās, kas ir ieplānots kādi festivāli, kādos laikos, visa informācija iegūstam, tāpat tās var paklausīties miksus, iedvesmoties gan privātam pasākumam, gan arī kaut kādai ballītē paklausīties.